Uh, ja varbūt no tādām vēsturiskajām lietām, ar ko Hansaps ir pazīstams, tas ir ar bankomātu un ar postterminālu apkalpošanu, piegādāšanu, uzstādīšanu. Jo tā kā Swedbank ir mūsu 30 gadu klients, jāsaka, diezgan daudz šis bizness ir veidojies no bankomātu biznesa un no naudas apstrādes, no maksājuma termināliem. Bet šobrīd laikam nejūt skaidrs, ka tas skaidrs naudas aprita tirgu, Samazinās. samazinās. Es vispār neizmantoju cash. Kabatās mētājas, bet tas ir tipiem restorānos. Kas arī jau lēnām iet projām. Jā. Bet, protams, ka tie ir divas puses, arī bankotomāti un viss arī kļūst advancētāk. Kādreiz mums bija viena kaste, kurā mēs ņēmām ārā naudu, otra kaste, kurā mēs likām iekšā. Tagad to salika vienā un to naudu, ko viens iemaksā, otrs var izmaksāt. Respektīvi, viņi arī kļūst tādi maintenance lester, kad viņi kļūst autonomi, tā kā viņus mazāk apkalpot. Un skaidrs bija jāsaskatīties citi virzieni, un tad mēs skatījāmies, kas vēl tās lietas. Ja mēs vēl veiksmīgi uzķērām pakomātu biznesu, un šeit jāsaka, 95% no Baltijas esošajiem pakomātiem ir tur dažādos formātos, vai mūsu uzstādīti, vai apkalpoti, vai servisēti. Tā kā, principā, mēs strādājam ar visiem, kas ir ar Unisen, Udrop, Latvijas pastu, Omnivu, DPD, Venipaku. Jūs esat pakāpēni monopolisti. Mēs esam bankomāti, mēs esam pakomāti oligarhi, jā. Bet arī šeit ir, es domāju, ka Tas ir labs biznes? Kam? Tev. Noteikti, uzstādīšana apkalpošana, protams. Tāpēc tur ir liels, ir pašs tīkls,